Tas taču to pacēcis ir DJs. Viņu skrāpē tas plats. Manas laikas DJs teica, labvakar, kā jūs jūtat? Tiešā var teikt, tu tik to valodu nesaprots. Tu te dažas vārds, tik zini, ghetto games un street waters. Viņš, kā sāk runāt, tu nemaz nevar to atcerēties, ko viņš visu sapēc. Vai tu zini, kas būs Kiss klubā šovakar? Tā, es tā tev teicu, pilnmuta svešiem vārdiem. Kis. Es tā savam kaķam saku. Tāpēc, ka man blakus reku dzīvoja viena šitā tantriņa, vislaik tāds. Kiss klubs, jā? Tad tu noeji tur, kur agrāk bija. Reku šitā te flashmobs parādies. Visi iet gulēt, vai tad tiešām mums būs jāiet? Pusdienlaiks. Nu, pat pateic vienam cilvēkam, prātīgi jaunieši, viņi atnāks atpūsties laukumu vidu. Bet jūs neaizmirst, ka vakarā Kiss klubā būs afterpartijas šitiem govu pasākumam. Pareizi, viņi tagad izgulēsies un pa nakti blandīsies apkārt pa pilsētu. Bērni uzmanīgi ejam pāri ielai, jo pa ceļiem brauks ātrumā mašīnas. Policists teica, ka šodien strādās pastiprinātā režīmā. Un ķers viss, kas būs neskaidrā prātā. No reci, bet kamēr vēl skaidrs prāts, ir jātrāp uz Kuldīgas ielu, jo tur ir īsts piens, tur ir īsts siers, tur ir īsta mūzika no Rojas. Jā. Un ne tikai no Rojas mūsu paša nakts nektārs, ar tur uzdzied ik pa laikam. Nu redz, un konkursiņi tur ir, un spēkvīrs savus 24 kg smags sierutuļs ceļas. Kur to var pacelt? Tu var? Nē, priekš kam tam man ir vīrišķis mājas? Lai tak stiep. Tos sieriņus pareizi, ja? Es mazos saldos, a viņš dižo lielo. No re. Varbūt, ka būs nogājis kaut ko pacelāt. Es domāju, ka tur katrs var pamēģināt pacelāt. Re, viens ir piemīdis tik cieši, ka neceļas vai.